Vingrošanas riņķi. Pirkt vai nepirkt? Vingrošanas riņķi ir viens no daudzpusīgākajiem treniņu piedurumiem kalistēnikā. Tie būtībā ir divi riņķi, kas piestiprināti pie siksnām, un ar tiem var izpildīt praktiski jebko, sākot no vienkārši pelkšanās, guļus un atspiešanās, līdz tādiem sarežģītiem elementiem kā muscle up, planche un pat iron cross. Bet vai tos tiešām ir vērts iegādāties? Lai to noskaidrotu, apskatīsim to plusus un mīnusus. Sāksim ar plusiem. Pirmais, tie ļauj tavam plaukas locītavām kustēties dabiski. Atšķirībā no paralētēm vai stieņa, kur tavs rokas atrodas fiksētā pozīcijā, riņķis var brīvi rotēt, kamēr tu kusties. Tas ļauj tavam plaukas locītavām atrast dabiskāku pozīciju un var padarīt dažus vingrinājumus ērtākus. Otrais, tie ir salīdzinoši lēti. Ņemot vērā, cik daudz dažādu vingrinājumu ar tiem var izpildīt, riņķi piedāvā ļoti labu cenas un kvalitātes attiecību, un vairumā gadījumā tie nemaksā vairāk par 50 eiro. Trešais, tos ir viegli pārnēsāt. Tie ir viegli, aizņem ļoti maz vietas, un tos var viegli ielikt somā, tāpēc tie ir lieliski piemēroti ceļošanai vai treniņiem ārpus telpām. Ceturtais, tie ļauj tev trenēt visu ķermeņa augšdaļu gan arī jebkur. Ja tev ir piemērota vieta, kur tos piekārt, var izpildīt pievilkšanos guļus un parasto pievilkšanos mugurēm bicepsiem, atspiešanos un dipus krūtīm un tricepsiem, kā arī kāju pacelšanu un L-sit presē. Piektais, augstumu var regulēt. Tu vari pacelt vai nolaist riņķus atkarībā no vingrinājumu, ko izpildi, kas ir galvenā lieta, kas padara tos tik daudzpusīgus. Ja riņķi atrodas knapi virs grīdas, tu vari izpildīt atspiešanos. Ja tie atrodas vidukļa augstumā, tu vari izpildīt pievilkšanos guļus un dipus, bet ja tie atrodas krietni virs galvas, tu vari izpildīt pievilkšanos. Bet ar to viss nebeidzas. Fakts, ka riņķu augstumu var regulēt, nozīmē arī to, ka tie ir lielisks veids, kā progresīvi palielināt slodzi tādos vingrinājumos kā atspiešanās un pievilkšanās guļus. Jo zemāk atrodas riņķi, jo grūtāks kļūst vingrinājums. Tāpēc, ja tu esi pilnīgs iesācējs, tu vari progresēt vienkārši nolaižot riņķus zemāk. Savukārt, ja tu izpildi planche vai front lever ar gumiju, tu vari pacelt riņķus augstāk, lai gumija sniegtu mazāku palīdzību un otrādi. Un sastais, tie ļauj tev trenēt jaunus elementus. Šis galvenokārt attiecas uz iron cross, jo tu īsti nevari to trenēt nekur citur. Bet, protams, riņķiem ir arī daži mīnusi. Pirmais, tie ir nestabili. Tā kā riņķi brīvi kustas, bet vienkārši vingrinājumi var būt ievērojami grūtāk nekā tie paši uz stabils virsmas. Tas ir lieliski, lai attīstītu stabilitāti un kontroli uz riņķiem, bet, ja tos mērķis ir vienkārši uzaugt muskuļu masu, stabilāks virsmas, to būs labāks variants. Otrais, siksnas var traucēt. Dažos vingrinājumos siksnas var traucēt tavām kustībām vai aizķerties aiz rokām un ķermeņa, kas dažus vingrinājumus var padarīt mazāk ērtus. Tas ir īpaši izteikti veicot muscle up vai dipus, kur viegli noberst rokas pret siksnām. Trešais, tiem ir nepieciešama piemērota vieta, kur tos piekārt. Atšķirībā no paralētēm, tu nevari vienkārši nolikt riņķus uz grīdas un sākt trenēties. Tev ir nepieciešams kaut kas pietiekami izturīgs un pietiekami augsts, lai droši noturētu tavu ķermeņa svaru. Labi, teorētiski tu vari tos nolikt uz grīdas un izmantot kā paralētas, bet tad stabilitāte būs tik zema, ka viss, ko tu trenēs, būs tava stabilitāte. Un ceturtais, tie ir paredzēti tikai ķermeņa augšdaļas vingrinājumiem. Jā, tu vari izdomāt dažādus veidus, kā trenēt arī kājas, bet riņķi nebūs labākais variants, ja meklē vienu treniņu piedarumu, ar kuru trenēt visu ķermeni. Labi, tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Tagad atbildēsim uz jautājumu, kur tu gaidīji. Pirkt vai nepirkt? Un man atbilde ir, tas ir atkarīgs no tavas situācijas. Es nezinu tavu situāciju, tāpēc nevaru droši pateikt, vai to vajadzētu vai nevajadzētu iegādāties vingrošanas riņķus. Tomēr es varu pateikt, kam vingrošanas riņķi būs ideāli piemēroti. Pirmais cilvēku tips ir jebkurš, kurš vēlas apgūt sarežģītus elementus uz riņķiem. Ja tos mērķis ir planche, maltīs vai iron cross uz riņķiem, tad riņķu iegādāšanās un šo elementu trenēšana uz tiem ir vienīgais veids, kā tu tos varēsi iemācīties. Otrais cilvēku tips ir ik viens, kurš regulāri trenēs dažādās vietās. Ja tu bieži ceļo vai to vienkārši patīk mainīt treniņu lokāciju, vingrošanas riņķi būs tavs labākais draugs. Tu vari tos piekārt gan arī jebkur un veikt to pašu treniņu neatkarīgi no atrašanās vietas. Savā ziņā tā ir kā maza pārnēsājuma sporta zāle. Un trešais cilvēku tips ir ik viens, kuram tie šķiet ērtāk nekā stieņi. Ja treniņu uz riņķiem tev šķiet ērtāk nekā uz stieņiem, pateicoties lielākajai plaukstu kustību brīvībai, tas var būt labs arguments, lai trenētos tikai uz riņķiem. Ja tu ietilpst kādā no šīm trim kategorijām, es teiktu pērc. Jebkurā citā gadījumā trenēšanās uz fiksētiem stieņiem vai ar svariem būs labāks variants. Ceru, ka tev šis video noderēja, un ja tu vēlies, lai es apskatu vēl kādu treniņu piedarumu, ieraksti to komentāros. Čau!